Es stāstīju par Giviju somiņām, kastītēm, piedodiet, pieredzi vēl joprojām pie somām, kastēm. Un stāstīju to, ka man šobrīd ir 2 atslēgas, katra jāatslēdz ar savu, un ka var uztaisīt tā, lai monokey sistēma, ja vienas atslēgas sistēma, nomainīt un tā tālāk. Atmika ar 2 atslēgām. Tad izdarīju savu mājas darbu, nopirku komplektu Givi 3 atslēgu serdeņu komplektu un jauksim ārā somiņas, liksim jaunas atslēdziņas slēdzenītes iekšā. Redz, tāds izskatās tas komplektiņš. Tātad 3 slēdzenes, mehānismi, gan augšēji, gan sānu kastei. Un skrūvīts, ar kuru tās serdenītes pieskrūvēt klāt. Labi, lai tā būtu. Redz, kur viss ir uz galda un aiziet, ķeramies klāt. Tagad mēs varam ķerties pie lietas un nomainīt šo slēdzenīti un dabūt mūsu monokey sistēmu. Gribēju pievērst uzmanību. Jauna kaste, pāris reizi bijusi lietu, nevar pagriezt atslēgu. Ar krakšķi aizgāja un ar krakšķi ar spēku atpakaļ. Tas ir tāpēc, ka ļoti ātri nosūk viss, kas ir iekšā. Un tur ir tāda uz atspērīti bumbiņa, kas tai mehānismu satur tā kā ras, bumbiņa ieiet bedrītē. Un viņa nestaigā, negrozās. Pilnīgi jūt, ka tāda abrazīva ir palikusi. Viņa visa ir nosūgējusi, visa balta, oksidējusies tāda. Un to es tūlīt visu parādīšu, kā saka, neticēju maniem vārdiem, parādi. Tad es arī parādīšu. Tad taisim viņu vaļā un sāksim kaut ko arī darīt, vai ne? Tas, kas mums ir vajadzīgs, tātad redz, kur ir komplektiņš, serdenīte, tūlīt. Vēl viens mirklīts, reku. Tas ir, tātad sanāk vadīkla, kurā tas viss liekas iekšā, lai viņš staigātu. To arī vainīsim. Un pats ir šis te loku mehānisms, ja es tā pielikšu tuvāk, lai jūs to visu redzētu. Šis ir loku mehānisms, kurš pagriežot visu noslēdz un atslēdz atkal šīs te spiežamās pogas, ar kurām jūs atverat kasti un noņemat kasti. Knikts, ciet, aiztaisās ciet. Ķersimies klāt, lielais skrūvgriezis, kastē, apakšpusē, nezinu kā tagad, redzat, neredzat, apakšpusē ir 2 skrūves, krustiņi, tātad Philips skrūvgriezis. Un skrūvējam tās vaļā. Noņemšana ir ļoti vienkārša, nekā sarežģīti. Un mēs viņu pirmo reizi bišķi stingrāk būs. Kad liksiet iekšā, jau vairs tik traki nebūs. Ja? Tātad izslidinam ārā, ļoti vienkārši viņš šeit uz sliedīti ieiet iekšā. Un redz, kur ir pats mehānisms. Tas, ko es stāstīju, tātad strādā ļoti vienkārši. Ras, viņš noslēdz, neviena oga nespiežas, viņš ar šīm ķepiņām viņas noslēdz. Un pagriežam, viņš atslēdzas vaļā. Droši vien grūti būs parādīt, cik no asums. Šeit ir tāda bumbiņa. Un tā ir tā bumbiņa, kas ir iesūbējusi, un šis mehānisms, viņš kraks iesprūda. Un krakšķi nāk vaļā. Ja? Tātad, mehānisms, kastete nav pagaidām vajadzīga. Ja? To mēs noliksim malā un ķidāsim jau mehānismu. Ko skatīsimies tālāk. Tātad, tas, kas mums nav vajadzīgs. Tā ir viena poga, otra poga ir iekšā, to mēs ārā neņemsim, tā tas arī
paliks. Šeit ir sprostgredzens. Tas ir tas, kas mums ir primāri jāizņem ārā. Sprostgredzeniņš, noņemam mehānismu un bumbiņa. Tā ir tā bumbiņa, pa kuru es stāstīju. Redziet, viņa pilnīgi visa balta un pat ar tādiem kā izcilnīšiem, reku arī kaut kas jau apsūbējis, netīra. Tas ir tas dēļ kā, un redz, ka ir atsperīte, kas to piespiež. Un tieši dēļ tā, ka viņa nestaigā pa šo te iekšējo daļu, mēs arī nevaram viņu normāli attaisīt. Tātad noliekam tā, lai mēs neko nepazaudējam. Sperīte, noliekam, viss ir pie vietas. Redz, kā izskatās šie mehānismi. Viņi principā ir pilnīgi dažādi. Šeit ir tāds padziļinājums speciāls. Šeit tāda nav. Un te ir divas tās bedrītes, kas fiksē bumbiņu un tātad fiksē šo te pozīciju. Atslēgts, aizslēgts. Kādēļ viņi ir dažādi? Tūlīt es to nodemonstrēšu. Tādēļ, ka slēdzenes, pašas serdenes, ir pilnīgi cita izmēra. Pilnīgi cita. Un, ja mēs pieliekam klāt šo, viņš pat neskarsies pie mehānisma. Tādēļ ir šis padziļinājums, kas šo te skrūvējamo vietu panes tā kā uz augšu, lai mehānisms iesēžas iekšā, redziet, un tad viņu noliekot, mehānisma apakšējās daļas, redziet, viņas ir vienādā, identiskā augstumā. Šādā veidā ir panākts, lai garā serdene no augšējās kastes, jeb topkeisa, varētu tikt uzlikta arī uz sānu kastēm. Lūk, arī ir šī monokey sistēma. Tātad viss. Šim mēs varam teikt ar dievas. Un tagad liksim jauno. Šīs materiāls nosūp, tas ir pārbaudīts. Un pēc tam šai vadīklā arī pats sprūst. Viņš arī pats sprūst un izvilkt, ielikt atslēgu arī paliek grūti. Nestaigā šie te mēlītes, vai kā viņas pareizi to zinās, tie, kas ar atslēgām nodarbojās, nepateikšu, ja? Varētu būt, nezinu, neminēšu. Un tāpēc arī šī daļa ir vismaz viegli, bet jāieļo, lai neveidotos šī oksidēšanās. Tad sāksim ar to, ka izņemam ārā, izspiežam no šejienes veco vadīklu. Redziet, atkal pilnīgi atšķirīgas. Un šeit ir gropīte, un šeit ir izcilnīts. Kļūdīties mēs nevaram. Un ieliekam viņu pilnībā iekšā. Viss. Kārtība, kārtība. Tātad ar šo esam tikuši galā. Nu un tagad ķersimies klāt pie eļļošanas. Tā tad ieliekam atsperīti. Tagad paņemam bumbiņu.
Tā, tad, kad mēs to esam izdarījuši, ieliekam serdenīti. Aha, ielikām otrādi, nekustās. Tad ieliksim viņu pareizi. Kustās. Nu re, paskaties, ko eleganti un maigi viņa staigā. Super. Nu un tagad saliksim kopā visu, lai kaste ir kā kaste funkcionējoši. Redziet, šeit ir divas tādas zilas pilītes. Man tagad es uzpilināju tātad skrūvju fiksēšanai, bet varbūt kāds tagad iekomentēs, ka tas nav vajadzīgs, tas ir lieks, plasmas notur. Nu, lai tā būtu, es pēc principa dubults neplīst. Iekam. Un tagad liekam iekšā, ņemam skrūves. Tā. Pieskrūvēts ir. Liekam jauno slēdziņu. Vai, pilnīgi nospruka, cik labi taisās ciet. Kastīte ciet, kastīte ir vaļā. Mehānisms strādā. Te viss kustās. Aizslēdzam. Ar 2 pirkstu izvēlēm. Viss sāja ļoti smuks. Un pogas ir nofiksētas. Viss. Tas arī viss darbs. Liekam uz moču, aiziet, ņemam nākamo kasti un taisam pāri to arī. Nu ko, tagad ķersimies klāt lielajai kastei. Topcase. Tātad topcaseam ir 4 skrūves, kas notur mehānismu slēdzenē, tātad aizslēg mehānismu. Ņemam mūsu filipiņu un skrūvējam tās 4 skrūvītes ārā. Lūk, šādi izskatās tātad mehānisms no iekšpuses. Šādi viņš strādā. Nofiksē ar vienu mēlīti atvēršanas pogu. Ar tādu jau krietni tā kā noturīgāku, teiksim, stiprāku. Viņš fiksē noņemšanas pogu. Ja? Neaizmirstam. Atveram un ņemam ārā pa detaļām. Pieturam, ja negribam ilgi un dikti meklēt bumbiņu, kura tūlīt var aiziet pa gaisu. Redz, kur tā bumbiņa ir. Redziet, ieļota dzeltenīga, smuki, nekas nav nosūbējis, nekas. Un velkam ārā pašu serdeni. Vadīkla, kā es teicu, mums nav vajadzīga. Ieļosim, tā kā iepriekšējā. Tā, nu redz, viss ir ieļots, viss ir izdarīts, viss slīd tā, kā pieklājās. Komplektā tātad es stāstīju ir iekļauti 2 dažādi mehānismi. Tātad ar padziļinājumu speciālais mehānisms priekš sānu kastēm. Un tad ir arī šis te vēl viens lielais mehānisms. Ja? Pēc savas būtības, redziet, tas ir domāts augšējai kastei, praktiski tāds pats, tikai jums būs jāatstāj oriģinālais. Viņš ir paredzēts tieši šai serdenē, viss kārtībā, par to nav jāuztrauc, tas viss ok, jo viņi ir pretējās darbības, tātad viņš ir domāts kaut kādai citai šai te kastei. Ja, redziet, drusku citādāk šeit ir tātad tie padziļinājumi bumbiņām. Ja. Šeit tādu nav, te ir kaut kādi citi papildus. Ja. Līdz ar to, ja mēs salīdzinam, viņi ir dažādi. Tātad šie 3, kas nāk komplektā, vienkārši Givi Maxija 5 gadījumā,
ir jums nevajadzīgi. Nu, reiz tagad varam likt pēdējo visu virsū. Te es esmu uzlicis uzreiz šeibīti kontrējošo. Atslēgu. Ieteikums ir turēt vertikāli. Aizslēgtā pozīcijā. Kāpēc? Lai mēs pareizi uzliekam šo mehānismu. Redziet, lai viņš griežās. Uzliksiet viņu, pieņemsim, ja ir nevis vertikāli, bet horizontāli atslēga, jūs vairs viņu nepagriezīsiet. Un, nu kā saka, nav jau liela bēda, vienmēr var otrais izjaukt, bet jautājums, vai to gribās divreiz darīt. Ļoti patīkami staigā. Brīnišķīgi. Un pārējais reizītes redz visu. Ar 2 pirksti. Brīnišķīgi. Tas arī ir viss. Jau esam nomainījuši serdeni. Augšējai kastei tas ir vispār elementāri. Tātad neaizmirstam pagriezt, ielikt šo te pogu apakšējo. Viņš arī fiksējās. Ieliekam, nofiksējam, viss. Nu ko, ņemam, liekam klāt. Nu un tā, redz, ko kaste ir atpakaļ, liekam mehānismu vietā. Nu, redz. Tā tad ieskrūvēts ir. Viss ir brīnišķīgi. Nu, redz, saskrūvēts ir, ieskrūvēts ir. Pārbaudīsim, kā viss funkcionē. Ļoti labi notiek, apakšā arī strādā. Un atvēršana strādā. Aizveram. Jep. Nu, redz, principā tas arī ir viss. Ļoti maz laika aizņēma. Redziet, cik video ir garš. Plus vēl mana pabļāpāšana. Nav problēmas. Izdarījām, nomainījām, saiļojām, plus pie visa, kas aizņēma laiku drusku. Ja? Nekā sarežģīt. Pieķeramies, 3 serdenītes nomainām, ieļojam, brauciet pa lietu, mazgājiet ar kerheriem, vienalga, vairs nesprūdīs, nesūbēs un viss ar vienu atslēgu. Vēl viena lieta. Brauciet ceļojumā. Tas nekas, ka jums ir viena atslēga, baigi forša, baigi ērti. Motocikla un kastēm, rezerves atslēgas ielieciet kaut kādā somiņā vai savā ekipējumā, kaut kādā kabatiņā. Viennozīmīgi. Jo viena atslēga bija 2, te es vismaz kaut kuras kastes varēju atvērt. Pazaudēs vienīgo, nu tad viss ar to beigta balle. Ņemiet līdzi vienmēr rezerves atslēgas. Lai jums drošs, foršs, labs, patīkams ceļojums. Čau līdz nākamajai reizei!